Tātad kā ir ar veselību? Tātad vai naudas atvēlēšana veselībai mēs varētu uzskatīt, ka tas ir pazaudēta nauda, vai gluži otrādi, tas ir ieguldījums aktīvos, un vai vesels cilvēks ir aktīvs, kas var ražot šo te ekonomisko vērtību nākotnē. Un mēs paraudzīsimies uz šo jautājumu no sabiedrības, jeb valsts viedokļa. Kā mēs valstī mēram ekonomisko aktivitāti un vērtības, kas tiek ražotas? Kas to vislabāk raksturo? Iekšzemes koprodukts, vai ne? Jā. Nu jā, un tātad katru gadu tiek mērīts iekšzemes koprodukts, tiek skatīts, cik daudz tad preču un produktu tiek saražots ik gadu. Un ja mēs to salīdzinām ar ūdenskritumu un ezera apakšā, tad šī te ikgadējā galvenrīdā vērtība ir mums tas ūdenskritums un apakšā mums veidojās šie te uzkrājumi. Cik liela vērtība Latvijā gadu laikā tiek saražota? 2009. gadā tie bija aptuveni 13 miljārdi, un ja mēs to mēģinām pārvērst pirktspējas paritātes dolāros, kas mums ir jādara, ja mēs gribam salīdzināt šo lielumu ar šo pašu lielumu citās valstīs, tie bija kaut kur 32 miljārdi pirktspējas paritātes dolāri. Luksemburgā šis rādītājs ir bišķi lielāks, bet tomēr salīdzināms 38 miljārdi. Problēma parādās, ja mēs paskatāmies, cik tas ir uz vienu iedzīvotāju. Luksemburgā ir daudz mazāk iedzīvotāji, un izrādās, ka luksemburgieši kaut kāda iemesla dēļ spēj ražot daudz lielāku ekonomisko vērtību. Un vēl salīdzinājumi, McDonald's apgrozījums ir kaut kur 22 miljārdi. Kas tad nosaka šo iekšzemes koproduktu un šo ekonomisko vērtību, ko mēs spējam saražot? Protams, ka viena lieta, ko jūs teiksiet, ir fiziskais kapitāls, bet ļoti liela nozīme ir cilvēka kapitālam. Un iekšzemes koproduktu nosaka strādājošo skaits un iesaistīšanās darba tirgu. To nosaka ražīgums, to nosaka nostrādāto stundu skaits. Un visus šos faktorus ietekmē veselību. Ja mēs ātri mirstam, mūsu dzīves ir īsas, šis strādājošo skaits ir neliels, ja mēs esam neveseli, mēs nespējam iesaistīties darba tirgu, arī mūsu ražīgums tiek ietekmēts. Un arī mēs nevaram nostrādāt tās pašas stundas. Un līdz ar to veselība un cilvēku kapitāla kvalitāte nosaka ekonomiskas izaugsmes tempus. Tātad, jo mēs esam veselāki, mēs spējam apgūt jaunas iemaņas, mēs esam ražīgāki. Veselība un cilvēku kapitāla kvalitāte ietekmē arī ekonomikas ilgtermiņa stabilitāti. Piemēram, mēs tagad domājam par to, ka mums nāksies palielināt pensionēšanas vecumu, lai saglabātu funkcionējušu pensijas sistēmu. To mēs varēsim izdarīt tikai tad, ja mūsu cilvēki būs pietiekami veseli un dzīvos pietiekami.